Nav noslēpums, ka dzemdību vietai ir liela nozīme, tāpēc pirms mazuļu nākšanas pasaulē vēlams ar dzemdību vietu iepazīties. Aizies iepazīties ar dzemdību vietu, bet mēs iesim noskaidrot, kur pasaulē nāks superbēbis. Tuvojoties bērniņa dzimšanas dienai, mēs saprotam, ka labprāt iepazītos ar vietu, kur pasaulē nāks mūsu mazulītis. Tas radīs drošības sajūtu, jo mēs šajā vietā nebūsim pirmo reizi, kā arī mums ir iespēja satikt cilvēkus, kas būs līdzās dzemdību laikā. Arī topošie superbēbīša vecāki Alise un Arvīts devās apskatīt Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļu, jo tieši šo vietu viņi ir noskatījuši kā īsto, lai sagaidītu sava bēbīša ierašanos. Alise un Arvīts satika vecmāti Kristīni, kura būs līdzās un palīdzēs dzemdībās. Tā kā ģimenē šis ir pirmais bērniņš, kuru viņi gaida, ir jautājumi, uz kuriem viņi labprāt saņemtu atbildes. Kurā brīdī man vajadzētu ziņot vecmātei, ka es dodos uz dzemdībām? Vai es pagaidu mājās, pasāp kaut kas, varbūt sāp, varbūt nesāp, nezvanīšu, atbraukšu slimnīcu, tad zvanīšu. Ja ir sava vecmāte sarunāta, tad, protams, ja kaut kas sāk sāpēt vai kaut kas sāk tecēt, tu uzreiz zvani vecmātei. Un tad jau jūs varat, tad tu izstāst vecmātei, kas tev sāp vai cik bieži sāp, cik intensīvi. Un tad jau tomēr vecmāte pa telefonu jau arī var tā bišku pateikt, vai vēl var padzīvot mājās, vai jau jābrauc uzreiz ir. Protams, ja ūdeņi sāk tecēt, tad, jātaisās un jābrauc ir jau uz dzemdību nodaļu. Ko man vajag ņemt līdzi no mājām tieši dzemdību procesam kā apģērbu, kas būtu tāds ērtāks dzemdībām? Mēs dodam tādu krekliņu. Īstenībā viņš ļoti ērts, kokvilnas krekliņš, arī pēc tam barošanai ļoti ērts. Tāds izgriezums, kur bērniņi viegli var pabarot ar krūti. Superbēbīša vecāki ir noskaņojušies dabiskām dzemdībām, taču ar vecmāti tika izrunātas arī dzemdību atvieglošanas iespējas, ja nu gadījumā tās būs nepieciešamas. Vecmāte apskatīja arī Alises mātes pasi, lai zinātu, kā ir noritējusi grūtniecība un precīzu dzemdību datumu. Kas noteikti līdz tam noteiktam datumiņam, tomēr bērniņš vēl nav piedzimis, vai man ir pamats uztraukties, vai jāskrien pie ārsta? Jūs iesiet jau pie savas ginekoloģijas, un noteikti viņa arī to skatīsies un rēķinās. Un noteikti es domāju, kad viņa uzliks ar to datumu, kad jau vajadzētu braukt pie mums. Un tad jau atkal skatīsies mūsu dakterīši tālāk. Gan no dzemdas kakla stāvokļa, gan no augļu sirdsonīšiem, kā viņš tur jūtās. Varbūt arī citreiz mēs sūtam arī uz Dopleri uz sonogrāfiju ar doplerīti, lai asinsvadus paskatās visus, kā tur bērniņš jūtās. Un, ja vēl labi, tad arī vēl var pastaigāt, jo gribās, lai pašam sākās tās dzemdības, protams, vai ne? Tad tiek mērīti bērniņa sirdstonīši, kurus Arvīts dzird pirmo reizi un saprot, ka ar mazo tiešām viss ir labi. Tad laiks dzemdību zāles apskatei. Jāsaka, ka mums paveicās to izdarīt, jo dienā, kad bijām dzemdību nodaļā, dzima daudz bērniņu, un jau šķita, ka dzemdību zālē netiksim. Tā kā mazais ir piedzimis, kas viņu notiek pirmajā brīdī, kur, teiksim, viņu ārsti tur aptīra? Pirmajā brīdī, pavisam pirmajā brīdī, ja ar bērniņu viss ir kārtībā, protams, viņš tiek mammai uz vēdera nolikts. Un viņš pusstundu noteikti guļ mammai uz vēdera. Filmās rāda, ka bērnam sit pa dupsi. Taisnība. Tā ir kādreiz senos laikos tā bija. Senos laikos arī, ja bērniņam kaut kas nebija labi, tad augstā un karstā ūdenī mērcēja vannās, baļās. Tā ir saucamā taktīlā stimulācija. Tagad vienkārši tā berzē pa muguriņu, paberzē vai pēdiņas. Tas vienkārši viņu, kā saka, pačamda, lai viņš ātrāk dabon to pirmo elpas vilcienu. Tiek izpētīts dzemdību krēsls jeb gulta un uzzināts, ka uz tā ir jākāp tikai tad, kad bērniņš jau tūlīt būs klāt. Arvīts noskaidro, ka viņa vieta būs Alisei pie galvas, un brīdī, kad dzims bērniņš, viņam Alise būs jāatbalsta. Ģimene arī uzzina dzemdību bumbas nozīmi un saprot, ka vienā brīdī būs iespēja arī sēdēt uz dzemdību soliņa. Vīrs iesēžās gultā, te mēs noliekam soliņu, var arī spilvenu paņemt, un tu sēdies tā kā uz poda ar platām kājām. Šitā. Un bišķiņu muguriņu atliec šitā, un šitā jūs tad sēžat. Ritīgi platām kājām. Sēž un gaida.
Jā, un tad viņš slīd ar katru sāpīti, viņš slīd uz leju. Atbildes uz jautājumiem ir saņemtas, drošības sajūta ir radusies, un jau nākamā reize, kad Alise un Arvīts tiksies ar vecmāti Kristīni, būs mazulīša dzimšanas diena, un tas būs pavisam drīz. Lai arī kur mēs būtu izvēlējušies laist pasaulē savu mazuli, dar atcerēties, ka šī diena būs īpaša, jo mēs piedzīvosim ilgi gaidīto tikšanos.